Tikmēr kļūda sanāk Ventspils komandai. Džošu Mejo piespēle jau tālu uz priekšu, 2 punktus skaitās un vēl šķiet pārkāpums kādam no Ventspilniekiem. Var pieminēt to, ka ieradās Liepāja, guva nelielu savainojumu un uz pirmo spēli aizvakar pārbaudas spēlē. Tas bija pagājušo piekdienu, 31. augustā. Tikmēr tālmetienu realizē. Tagad bumba pie Mārtiņa Kravčenko. Kravčenko pa gala līniju. Nu, nesaprot, kuram spēlētam ieskatīs 2 punktus, tā vien šķiet, ka tas varēja būt. Lai arī abas komandas tomēr ir cienīgi. Augsts izlec cīņā par bumbu. Viens no 3 punktu precīzi 100 izpildījumā. Nu, attiecīgi, protams, jā, uzvar Ventspils, tad vēl ir jāgaida trešā spēle. Tikmēr sekmīgs caurgājums sanāk. Sev ir diezgan daudz jāpierāda, lai viņi gados ir gados jauni, bet šeit Zivklis saņem lieliski piespēli. Nu, izskatās, ka šīs dienas mačā vēl tādu dzirkstelīt piešķirt tas fakts, kā pavisam nesen. Kā pie centrā vēl būs viena spēle turnīri ietvaros. Tikmēr Zivklis gan bloķē metienu, gan ir šo bumbu atstājis spēlē. Nu, par to, kur fināla spēle mēs rādīsim vai nerādīsim, mums gluži arī pateikt. Mārtiņš Kravčenko tikmēr ceļas Anatolijs Šundens, bet arī Zivklis nebija precīzs un beigās savā grozā zinās -12. Džošu Mejo piespēlē savām komandās. Mārtiņš Lāks labi nospēlē aizsardzībā. Mejo piespēlē un Aleop. Un, protams, Latvijas izlases pārstāvējs arī dzen. Ronalds Zaķis tikmēr 3 bumbu grozā no augšu. Esinājums ir Jonātam, bet Jonāts tomēr nav sekmīgs no grozā apakš. Džošu Mejo. Augsts lēciens, mājkustība un vēl 2 punkti. Tā teikt, pārbaudīt vērtība, raugoties no treneru viedokļu puses. Agrs Galvanovskis un Artūrs Štālbergs, kā mēs zinām, Mikolājov neizpilda tomēr tāmtien, Leisnieks ar bumbu šobrīd. Tomēr piespēlē atpakaļ Gražulim, 5 sekundes uzbrukuma beigām, stieptiem gariem soļiem Gražulis tiek līdz grozā apakšu. Ļoti sekmīgi darbība tomēr 11. numuram, tas ir Prevzinam. Ronalds Zaķis. Likās, ka gros viņam ir mazliet pa punkts. Ar bumbu sirsniņš, paspēlē Mejo tāmetiens, skrīt grozā. Vēl 2 punktus, viņam jau 17 punktus šīs dienas mačā. Par gala līniju garām gājums sekmīgi sanāks Andrejam Gražulim. Zivklis gāja un meta un neiemet. Ventspilniekam laba darbība aizsardzībā uzbrukumā, 3 punkti krīt Mikolājov grozā un minūtes pārlāgumu, jo pieprasa Agrs Galvanovskis, kā tas ir bijis līdz šim. Ļoti labi piespēle un izdodas 2 punktus gūt Gražulim. Savu spēlētāju sniegumu, labs darbs aizsardzībā, vēl labāks uzbrukumā un šeit vēl labāks darbība uzbrukumā, 2 punkti skaitās. Un iespējams, ka tur bija pārkāpums, to arī aprunājis Agrs Galvanovskis un Sims tomēr otrajā piegājienē sekmīgs no groza apakšas, sekundes mājkustība. Metiens Zivklis groza apakšā, kurš vienkārši prognozēt kapteini 2 uzbrukumu Mikolājov, tikai viens būs Ventspilī. Sarežģīt pustālā metienu spēja tomēr realizēt. Pēdējie un svarīgākie notikumi šeit Olimpiskajā centrā. Džošu Mejo aizspēlēsies groza apakšai, gūs 2 punktus, 24. Vairoks ar vienu realizētu soli metienu, 1,6 sekundi, tagad jau gan jāspēlē. Šajā mačā Ronalds Zaķis izpilda tālmetienu, tās krīt grozā un Ronalds Zaķis tomēr ir tas vīrs, kurš atnes uzvaru Ventspilī. Acīm redzot, šādu notikumu pavēstē negaidīja Agrs Galvanovskis.